14. nodaļa. Materiālās dabas 3 īpašības. Dieva augstākā personība sacīja: Tagad atkal es tev vēstīšu visaugstāko gudrību, visu zināšanas, kuras izprotot visi gudrie ir sasnieguši pilnību. Kurš ir stingrs šajās zināšanās, sasniedz pārpasaulīgu dabu, tādu pašu kā manējo. Tad viņš vairs nepiedzimst radīšanā un paliek neskarts iznīcināšā. Baratas dēls, viss materiālais pirmavots, ko sauc par Brahmanu, ir dzimšanas avots. Es apaugļoju Brahmanu un dodu visām būtnēm iespēju piedzimt. Kuntī dēls, zini, ka es dodu iespēju piedzimt materiālā dabā visām dzīvajām būtnēm. Es esmu sēklas devējs, tēvs. Stiprinieka Arģuna materiālo dabu veido 3 īpašības – skaidrība, kaislības un tumsība. Kad mūžīgā dzīvā būtne saskaras ar dabu, tad šīs īpašības viņus sasaista. Bezgrēcīgais. Skaidrība ir tīrāka nekā pārējās īpašības. Tā apgaismo un atbrīvo no visām grēku pretdarbībām. Tos, kurus vada skaidrība, sasaista laimes sajūta un zināšanas. Kuntī dēls, kaislības rodas no vēlmēm un ilgām, kuras nav ierobežotas. Tās piesaista iemiesoto un dzīvo būtni pie materiālās un auglīgās darbības. Baratas dēls, neziņas radītā tumsība, maldina visas iemiesotās dzīvās būtnes. Tā rada ārprātu, kūtrumu, miegainību, kas saista dvēseli. Baratas dēls, skaidrība piesaista laimēji, kaislības piesaista auglīgai darbībai, bet tumsība pārklāja zināšanas un piesaista ārprātam. Baratas dēls, reizēm skaidrība pārvar kaislības un tumsību, reizēm kaislība uzvar skaidrību un tumsību, un reizēm tumsība uzvar skaidrību un kaislību. Tā dabas īpašības vienmēr cīnās par varu. Skaidrība izpaužās tad, kad visus ķermeņa vārtus apgaismo zināšanas. Galvenais no bāratām, kad pieaug kaislības, tad parādās liela pieķeršanās, auglīga darbība, liela piepūle, nevaldāmas vēlmes un ilgas. Kurū dēls, kad pieaug tumsība, tad izpaužas bezdarbība, tumsa, ārprāts un maldi. Kurš nomirst skaidrībā, tas sasniedz tīrās augstākās planētas, kur mīt dižani gudrie. Kurš nomirst kaislībās, tas piedzimst pie tiem, kuri darbojas augļu dēļ. Kurš nomirst tumsībā, tas piedzimst par dzīvnieku. Dievbijīgas darbības augļi ir tīri, tie nāk no skaidrības. Kaislības nes ciešanas, bet tumsība rada muļķību. Skaidrība rada īstenas zināšanas, kaislības rada alkatīgu, bet tumsība rada muļķību, ārprātu un maldus. Skaidrie pakāpeniski paceļas uz augstākajām planētām. Kaislīgie dzīvo uz zemes līmeņa planētām, bet pretīgās tumsības pārņemtie nonāk elles pasaulēs. Kurš redz, ka patiesībā visu darbību veids tikai un vienīgi dabas īpašības un zina visaugsto kungu, kurš ir pār šīm īpašībām, tas sasniedz manu garīgo dabu. Ja iemiesotā būtne paceļas pāri šīm 3 īpašībām, kas saistītas ar materiālo ķermeni, tad tā atbrīvojas no dzimšanas, nāves, vecuma un ciešanām. Bauda nektāru jau šajā dzīvē. Arģuni jautāja: Mans kungs, kā pazīt to, kurš pacēlies pāri šīm 3 īpašībām, kā viņš izturas, kā viņš paceļas tām pāri? Dieva augstākā personība sacīja: Pandu dēls, kurš neienīst gaismu, pieķeršanos un maldus, kad tie ir, un neilgojas pēc tiem, kad to nav. Kurš ir brīvs no svārstīšanās un ir mierīgs materiālu īpašību pretdarbībās. Kurš ir vienāds pret visu un pārpasaulīgs, jo zina, ka darbību veids vienīgi īpašības, viņš vienmēr ir sevī un ir vienāds laimē un ciešanās. Kurš vienādi raugās uz kukurzni, akmeni un zeltu, kurš vienādi izturas pret patīkamo un nepatīkamo.
kurš ir stingrs un vienāds cildinājumos un pazemojumos, godā un negodā, kurš vienāds pret draugu un ienaidnieku, kurš pilnīgi atsacījies no materiālās darbības, tas ir pacēlies pāri materiālās dabas īpašībām, kurš pilnībā kalpo man un nepārstāja kalpot nekādos apstākļos, tas tulīt paceļas pāri materiālās dabas īpašībām un nonāk Brahmas līmenī. Es esmu pamats bezpersoniskajam Brahmanam, nemirstīgajam un neizmīcīgajam un mūžīgajam, kurš ir augstākās laimes dabiskais stāvoklis.